Kā noskaidrojām iepriekš, arī Eiropā veidojās civilizācijas. Tas bija atšķirīgs no senajām austrumu civilizācijām gan ar pārvaldes veidu, gan kopējo attieksmi pret cilvēkiem un viņu vērtību. Kamēr turpināja uzplaukt senās Grieķijas civilizācija, turpat netālu, Tibras upes krastos pamazām kļuva spēcīgāka cita civilizācija, kas ļoti iespaidojās no grieķu kultūras. Tā bija senās Romas civilizācija, kas, kā vēlāk noskaidrosim, vairākus gadsimtus būs lielākā valsts pasaulē. Taču par visu pēc kārtas. Arī Romas civilizācijas vēsturi ir ietekmējis ģeogrāfiskais novietojums. Lai gan Roma atradās pie vidusjūras, visā garajā krastlīnijā ērtu līču ostām bija maz, taču auglīgu lauksaimniecībā izmantojumu zemju vairāk nekā Grieķijā. Tāpēc likumsakarīgi, ka romieši teju visu savas vēstures gaitu pamatā bija zemkopi, nevis tirgotāji. Ģeogrāfiskais novietojums romiešiem nedeva arī aizsardzību pret iebrucējiem, kā tas bija piemēram Grieķijas Atēnās. Ziemeļos esošie Alpi nebija nopietnas šķērslis, un diezgan viegli bija iespējams arī uzbrukums no jūras, jo daudzās vietās krasts bija zems. Šo iemeslu dēļ Romā tomēr nostiprinājās teritorijas pārvaldīšana ar spēku paņēmieniem un liela armijas nozi. Kopš seniem laikiem Apenīnu pussalā bija dzīvojušas savstarpēji radniecīgas itāliku ciltis, no kurām nozīmīgākās bija latīņi un sabīņi. Ap 8. gadsimtu pirms mūsu ēras šajā teritorijā dzīvoja vairākas tautas, un lielāko daļu centrālās un ziemeļa Itālijas apdzīvoja etruski, no kuriem romieši pārņēma zināšanas par velvēm, patiku pret gladiātoru cīņām, savukārt dienvidos un dienvidrietumos bija grieķu apmetnes un pilsētu valsts. Itālijas teritorijā dzīvoja tādi slaveni grieķi kā ģeometrijas tēvs Pitagors, zinātnieks fizikas un matemātikas jomā Arhimēds, kā arī uz laiku šeit dzīvoja viens no slavenākajiem sengrieķu filozofiem – Platons. Tā kā grieķi dzīvoja tik tuvu, romieši no viņu kultūras pārņēma vairākas iezīmes, tajā skaitā alfabētu, daudzas reliģijas idejas un lielā mērā arī mitoloģiju un mākslu. Pašai Romai pamats lika sen itāļu tautas. Vēsturē mums ir svarīgi atrast atbildes uz tādiem jautājumiem kā kad, kur, kāpēc, un par senās Romas dibināšanu mums šādu precīzu atbilžu nav. Lai gan netālu esošajā Grieķijā bija vēsturnieki, kas aprakstīja daudzus nozīmīgus notikumus, par romiešiem vismaz sākumā viņi neko daudz nebija rakstījuši. Un vēlāk, kad viņi sāka aprakstīt Romas vēsturi, viņi aprakstā iekļāva ļoti daudz mītu. Arī romiešu vēsturnieks Tic Līvijs Romas dibināšanu saistīja ar mītisku notikumu leģendu. Pēc Trojas kara trojiešu karavadoņi Eneja vadībā pameta dzimteni un devās uz Itāliju, kur bija dzīvojuši viņu senči. Enejs ieradās Latijas reģionā, un viņu draudzīgi uzņēma valdnieks Latīns. Enejs apprecēja Latīnu meitu Lavīniju un kļuva par visas Latijas valdnieku. 14 paaudzēs Eneja pēcteči bija valdījuši šajā zemē, taču pēdējo valdnieku Numitoru padzina viņa ļaunais nežēlīgais brālis Amūlijs. Kad Numitora meitē no kara dieva Marsa piedzima 2 dēli, jaunais valdnieks, baidoties, ka dēli vēlāk gribēs viņam atriepties, pavēlēja viņus iemest Tibras upē. Grosts ar bērniem aizķērās aiz kāda zara, un bērnu raudāšanas atdzirdēja vilku māte, kura mazuļus izglāba un zīdīja. Vēlāk dvīņus atrada gans un nosauca viņus par Romulu un Remu. Dvīņi izauga par spēcīgiem vīriešiem, uzzināja par Amūlija ļaundarībām, iebruka pilī un nogalināja vectēva ļauno brāli. Viņu vecstāvs Numitors atkal kļuva par valdnieku. Romuls un Rems vietā, kur viņus bija izglābusi vilcene un gans, nolēma dibināt jaunu pilsētu, taču starp brāļiem izcēlās strīds un dusmās Romuls nogalināja Remu. Jaunu izveidoto pilsētu viņš nosauca par Romu un kļuva par tās pirmo valdnieku. Tas esot noticis 753. gadā pirms mūsu ēras. Tā stāsta leģenda. 753. gads pirms mūsu ēras arī tagad tiek uzskatīts par Romas dibināšanas gadu. Taču par to, cik daudz patiesības ir šajā stāstā, vēsturnieks strīdās joprojām. Protams, šeit nāk tālāk arheoloģiskie izrakumi, kas gan visbiežāk nevis apstiprina faktus, bet rada arvien jaunus jautājumus. 1988. gadā arheologs Andrea Carandini Romā atrada daļu mūra, kas datējama ar 8. gadsimtu pirms mūsu ēras, tātad varētu apstiprināt faktu, ka pilsēta dibināta aptuveni norādītajā laikā. 2017. gadā Palantīnas paugurā Carandini paziņoja arī par to, ka ir atradis alu, kur vilku māte esot zīdījusi Romulu un Remu. Taču nav pat konkrēti vēsturisku faktu, kas apliecinātu Romas dibinātāju Romula eksistenci.
Bet skaidrs zināms ir tas, ka Romas pilsēta tika dibināta, un līdz 510. gadam pirms mūsu ēras tajā pastāvēja tā sauktais 7 ķēniņu, jeb 7 valdnieku periods, jo šajā periodā teritorijā bija valdījuši 7 dažādi valdnieki. Tātad arī senajā Romā politiskā pārvalde, līdzīgi kā Grieķijā, sākās ar monarhiju. Taču senajā Romā valdnieku varu tomēr ierobežoja likumi, un valdnieks kļuva par valdnieku tikai tad, ja viņu apstiprināja tautas sapulce, ja visi karam derīgie vīrieši pilsoņi. Tātad valdnieku amatā ievēlēja, taču tautai nebija tiesības viņu no amata atcelt. Un valdnieks nevaldīja viens. Valdnieks izvēlējās padomniekus, dišciltīgo dzimtu vecākos, kas veidoja padomi, jeb senātu. Un atšķirībā no austrumu civilizācijām, piemēram, senās Ēģiptes vai Divupes, senajā Romā valdniekus neuzskatīja par dievu sūtītiem, viņi netika pielīdzināti dieviem, bet gan uzskatīja par pirmos vai labāko starp līdzīgajiem. Valdnieka pienākums bija komandēt karaspēku, spriest tiesu, kā arī pildīt priesteru pienākumus. Ap 509. gadu pirms mūsu ēras tauta pazina pēdējo valdnieku Tarkvīniju lepno, jo viņš bija tautu sadusmojis ar savu lepnumu un nežēlīgo izturēšanos pret iedzīvotājiem. Tika nolemts valsts valdīšanu padarīt par kopēju lietu, tādēļ Romā tika nodibināta republika. Republika ir valsts veids, kurā visas galvenās institūcijas, likumdevēja, izpildvara, tiesa tiek vēlēti. Republikas periodā vara bija tautas sapulcei. Šo ideju, ka, lai varas izpildu būtu godīgāk, tā ir jādod tautai, arī senie romieši pārņēma no Grieķiem. Taču arī senajā Romā pilsoņi, jeb tautas sapulces dalībnieki bija tikai vīrieši. Romā bija divas galvenās sabiedrības grupas – patricieši, jeb dišciltīgo dzimtu pārstāvji, un plebeji, jeb vienkāršie iedzīvotāji. Arī plebeji bija pilsoņi, tātad varēja piedalīties tautas sapulcē. Tautas sapulces uzdevums bija balsot par likumiem un ievēlēt dažādas amatpersonas. Arī romieši, līdzīgi kā grieķi, tomēr satraucās par to, ka cilvēks sev uzticētos pienākumus var izmantot ļauniem, sautīgiem mērķiem, tādēļ izdomāja savu veidu, kā nodrošināties. Romas republikas periodā vienu amatu, piemēram tiesneša amatu, ieņēma vismaz 2 cilvēki, lai viņu vara tomēr būtu ierobežota, kā arī bija stingri noteikumi par to, kā var veidot karjeru. Amatpersonas bija no dišciltīgām ģimenēm, un algu par savu darbu viņi nesaņēma. Tas bija vēl viens veids, kā nodrošināties, ka cilvēki netiecās pēc politiskajiem amatiem tikai sautīgi iemesli, piemēram, peļņas dēļ. Amatpersonu pienākumi bija dažādi, atšķīrās arī viņu pienākumu nozīmīgums un amata ieņemšanas laiks. Augstākie bija 2 uz 1 gadu ievēlētie konsuli. Abiem bija pilnīgi vienādas tiesības, kas nozīmē, ka viņi varēja atcelt arī viens otra rīkojumus. Konsuli komandēja karaspēku, vadīja senāta sēdes, uzraudzīja likumu izpildi, kā arī viņiem piederēja veto tiesības. Ja konsuls teica veto, kas tulkojumā nozīmē aizliedz, tad konkrētais lēmums nebija spēkā. Kopumā konsuli faktiski pārvaldīja valsti, jo viņi ietekmē visas svarīgākās jomas. Taču, kad valstī draudēja briesmas, senāts uz pusgadu atcēla konsuls no amata un iecēla vienu diktatoru, kuram piederēja visa vara, lai lēmums varētu pieņemt maksimāli ātri. Starp pilsētu iedzīvotājiem, patriciešiem un plebejiem kādā brīdī sākās nesaskaņas, jo bagātajiem zemju īpašniekiem bija lielākas politiskās tiesības, piemēram, senajā Romā iesākumā likumi nebija rakstīti, un tos drīkstēja skaidrot tikai patricieši. 5. gadsimtā pirms mūsu ēras plebeji sacēlās un panāca, ka tika izveidots jauns amats – tautas tribūns, kas varēja apturēt negodīgu rīcību. Kopumā vienlaikus strādāja 2 līdz 10 tribūni. Viņu durvīm visu diennakti bija jābūt atvērtām. Ja pēc viņu domām senāta vai amatpersonas lēmums kaitēja tautai, arī tribūnam bija veto jeb aizlieguma tiesības. Republikas periodā turpināja darboties arī senāts jeb dišciltīgo padomi, un viņu vara pat pieauga. Republikas laikā senātā darbojās vairāk 100 cilvēku jeb senatoru, un viņu pienākumos ietilpa naudas lietas, ārpolitika, iekaroto zemju pārvaldi. Senatorus amatā ievēlēja, un viņš šo amatu ieņēma uz visu mūžu. Taču ar laiku romiešu politikā tomēr sāka dominēt individuālisms, jeb katra cilvēka personiskās vēlmes, un attiecīgi sākās pagrimums. Par spīti striktajiem noteikumiem saistībā ar amatpersonām,
tam, ka viņus ievēlēja, ka amatu ieņēma vairāki cilvēki ar vienādu varu, tam, ka viņi par savu darbu nesaņēma algu. Tāpat politikā sākās konkurence, jeb cīņa par labākajiem un ietekmīgākajiem amatiem, un, lai tos iegūtu, sākās korupcija, jeb balsu uzpirkšana. Papildus tam, 91. gadā notika iedzīvotāju sacelšanās, kuras rezultātā visi brīvie iedzīvotāji saņēma pilsoņu tiesības, tādēļ balstiesīgo skaits trīskāršojās. Tik liels skaits, aptuveni 900 000 pilsoņu, protams, nevarēja klātienē tiešās demokrātijas veidā lemt par likumiem. Tāpēc tika nolēmts, ka likums pieņems tikai Romā dzīvojošie, kas bija pavisam neliela pilsoņu grupa. Vienlaikus kara veterāni mudināja pilsoņus uz savstarpējiem kariem, un tā rezultātā Romas republika piedzīvoja 3 garus pilsoņu karus, kas 27. gadā beidzās ar republikas bojāeju. Ap 27. gadu pirms mūsu ēras Roma kļuva par impēriju. Pēc ilgajiem pilsoņu kariem un nodevībām romieši ilgojās pēc miera un kārtības, un viņiem šķita, ka to varētu dot viens valdnieks, piemēram, pirmais valdnieks Oktaviāns. Viņš saglabāja visas republikai raksturīgās iezīmes, lai tauta sākumā domātu, ka republika tiek saglabāta, taču būtībā bija izveidojusies viena valdnieka vara. Oktaviānam piešķīra arī imperatoru titulu, kas sākumā bija veidojies kā goda nosaukums, kuru bija jānopelna, taču vēlāk tas kļuva par amata titulu, kas vienkārši apzīmēja vienpersonisku varu. Romas imperators sāka kontrolēt visu valstī notiekošo. Viņš vadīja senāta sēdes, vadīja reliģiskos rituālus, bija armijas virspavēlnieks un kontrolēja nodokļu iekasēšanu. Pirmais imperators Oktaviāns tiešām nodrošināja Romai mieru un sen gaidīto stabilitāti, tāpēc iedzīvotāji pat aizmirst savu vēlmi pēc republikas atjaunošanas. Taču, ja valda viens cilvēks, viss, protams, bija atkarīgs no šī cilvēka personības. Vairāki vēlākie imperatori tiešām bija godīgi un tādi, kas vēlējās Romas uzplaukumu, bet citi nežēlīgi un domāja tikai par savu labumu. Taču tieši impērijas periodā Roma sasniedza savus lielākos apmērus teritorijas ziņā un varēja sevi saukt par varenāko valsti.